var telefonat eder. Nav vairāk. Kaut kur jau viņam jābūt, nav vairāk. Tā kā Я знаю, что продавцам нужно это. Подожди. Nostājies tā, lai tev var visā augumā. Tev vajag sanākt vēl kādām, tad filmē. Ne? Vai diemžēl šitās aparāts vēl vajag klāt? Ļaut mums sariktēties. Nevar uzņemt vai tā, ka viss kārtīgi, bruņi viss riktējos. Šitā nav. Divu kūlu. Rāgīti vēl? Mudītes. Nav mašīna. Tev? Vajag? Jā, vienu. Un vienu dzīvo arī vēl. Cik tas maksā? Rūp 9. Vajag saimniecībā noderēt.
jāstāv tur. Pēc tam jānāk stāvēt te. Drāsmīgi ilgi, mēs te nespējam stāvēt. Tā kā es jums pat neiešu. Jā, mēs vēl video tā bija. Te ir nopirkt te vairāk. Tā jau būs. Šitais var izšķirt. Tas ir tāds labs ciemats, Ja es nevar redzēt. apņēmusies, tad būtu. Jau sienāk tā. Man vajag meiteni, man pašai nevajag. Īsto.
Vai te kungi, arī pēc. Tad ir labā jau Konzīt, es tev pateikšu viena laba lieta. Kā poda vairāk dot vīriešiem, tā viņa labāka pirks nekā tiem sieviešiem. Tiem sieviešiem tak nauda nav. Vai tie kaut ko saprot, tad no tiem podiem, ko? Saprot. Vīrieši, jā? Pērkam tev? Redz, ka viena saimnieks Lielā dienā. Ko? Jūs, ka gribēt uzspēlēt, bet nevar papūst vēdēt kaut. Ej, tu ej. Pareizi, redz, kas ir tā. Es jums došu 6, un jūs man dodat 5. Tas ir kofīns jaunietei. Žakete,
un visi. Nav mīlas vairs. Nedaudz modeļu šodien būs arī bērniem. Kleitu sieviešu. Tā cena 36 rubļi un 50 kapeikas. Izmērs 46. Kleita meitenei. Tā cena 15 rubļi. Un kostīms kombinzoniņš bērniņam. Tā cena 8 rubļi. Kleita un kostīms jaunietei. Kleitas cena 45 rubļi. Izmēri pašai pārdošanā ir no 44. līdz 48. izmēram. Kostīms jaunietei. Tā cena 50 rubļi. Pārdošanā no 44. 46. izmērs. Kā jūs redzat, pašlaik modē ir daudz modeļu ar svītrainu un vispār gaisās krāsās. Proti daudz, ļoti daudz krāsu, dominē kā arī melnais. Kostīms jaunietei. Tā cena 45 rubļi. Pašlaik pārdošanā no 44. līdz 48. izmēram. Kostīms sievietei. Tā cena, žaketes cena 35 rubļi. Pārdošanā 48. izmērs. Kostīms sieviešu. Tā cena 55 rubļi. Pārdošanā 46., 48. un 50. izmērs. Lūdzu. Kā jūs redzat, pašlaik atkal ir nedaudzie bērnu modeļi. Bērnu džemperis, tā cena 8 rubļi un 60 kapeikas. Kleita meitenei, tā cena 6 rubļi. Iet vilciens uz valdu, uz platformas stāvu, viņš kā medus un piens. Es saku, ka šodien ir brīnišķīgs laiks un smaids ar uzlūk. Kostīms sieviešu, tā cena 85 rubļi. Izmērs 44. Es vai vilcienā ar stikiem.
meitenei. Tās cena 21 rublis un 50 kapeikas. Un kleita meitenei. Aia bum bum bum, aia bum bum bum, Arabia, Arabia, Arabia. Paskrējuši garām un cerams, ka pēc šodienas mūžas pēc jūs varēsiet tos apskatīt vēlreiz sektorā un cerēsim, ka jūs tos nopirksiet. Maltu, vai kā izleme, maiņa skaista kā paļņa, šai vilcienā. Kostīms sieviešu, tā cena 50 rubļi, izmērs 48. Kleitas sieviešu, tā cena 45 rubļi, izmērs 44. un 46. Ir arī mazākmetnītis. Bluzons jauniedei, tā cena 70 rubļi. Izmēri pašlaik 46., 48. un 50. izmērs. Lūdzu, iegādājieties moderni. Kostīms sieviešu, tā cena 45 rubļi. Izmēri no 46. līdz 50. Pievērsiet uzmanību svārkiem. Kleitas sieviešu, tā cena 35 rubļi. Izmēri 46., 48. un 50. Uzaicinām jūs visus. Kleitas sieviešu, tā cena 45 rubļi. Izmēri 44. un 48. Kostīms sieviešu, tā cena 80 rubļi. Izmēri 44. un 46. Sarafāns
Kā jūs redzat, ļoti daudz dominē. Kleita meitenei stāv cena 10 rubļi un 30 kapeikas. Un kleita meitenei stāv cena 7 rubļi un 30 kapeikas. Atkal tiesi baltā krāsa. Kā redzat, arī bērnu apģērbā. Kostīms sieviešu stāv cena 50 rubļi. Izmēri 44., 46. un 48. Baigais. Dod rubli un paņem tās kreitnekļus, vai tas žēl? No Arābijas atbraucam, tik tālu vedām. Nu, piemetīšu sarknos pipars vēl klāt, nu. Biedri, kungi, dāmas, apsēstas pie sirsnīgi kooperācijas pirmkārt svētkos, sveicies no manas paties biedrības kooperatoriem un visiem sirsnīgi. Es arī sevi uzskatu pa ezerieti, daļēji. Kaut gan strādādams, ka es nezināju, ka ezerēs pateicā biedrība ir nodibināta pirmā mūsu valsts laikā. Patīkami šodien es uzaicināt un ar prieku piedalos tādās Dievas vienībās, ka kooperācijā republikā var teikt, ka tās ir pirmo reizi. Es strādāju ezerēs pateicā biedrībā, varbūt kāds no manu gadu gājumi, kas strādājuši kopā saldojot attieku saldu, pateicā biedrības sistēmā strādāju no 15. 1905 līdz 1955. gadām. Tānis gaitā ezerēs pateicā biedrībā šeit 3 gadus, kā valdes priekšsēdētājs no 52. līdz 55. gadām. Tad tās arī pateicā biedrības ļoti bija
nebija liela. Veikals bija centrā pārtikas rūpniecības veikals, Kuršīšos veikals, Silaiņos un kaut kas iemaldos Stainas ceļš bija veikals. Tam mums bija maizes kombināts šeit pat tāds neliels mazs ceptavīte un bija zirgs, tāds Jurgis vadāja maizi ar zirgu tajos laikos un patērētā biedrībā bija kādu 30 darbinieku. Tā ir skaitā grāmatvedībā kādi 4, sagādē kādi 3 sievaites, tas bija Kozovs bija, tas vadāja viena automobilis mums bija šeit, Polkos bija priekšsēdētājs, Pipars bija vieši Pipars, agronoms Bēriņš atceros bija, ja? Tas diezgan atpakaļ jau par kādu 40 gadu. Var teikt, ka arī es tāds jauns cilvēks bija tajos gados. Var teikt, ka man šeit Saldus rajonā un ezerēs izgāju tirniecības skolu. Dievs paldies man to saldniekiem un ezeriešiem, kas dzīvē daudz ko devē. Varbūt šeit, kā saka, sākumā tā nebija kā. Un pēc tam es ezerēs aizgāju strādāt, kā saka, pēc skolas uz Rīgas rajonu. Strādāju visus šos 5 gadus Rīgas rajonā. Tā ir skaitā mājas patēras biedrībā 30 gadu kā valdes priekšsēdētājs. Tas man saka, ezerē tā Rādēmas skola bija. Tāpēc šos patīk, ka būs, kā saka, jūs kopā Svētkos. Skatos, ka pašai paskatījāmies šodien, kā toreiz atceros savas laikos bija kolkozos. Mēs diezgan tie bija tādi briesmīgi stagnātie Staļina laiki tieši, kad ļoti bēdīgs stāvoklis bija arī kolkozos savas kājas talkā gājām, bet paskatījāmies šodien, ko parādīja šeit kolēģi, man sakot, no Saldus savienības jūsu saimniecības blakus, kas ir cēlušies ļoti spēcīgas saimniecības un ļoti patīkami, ka latviskas tās saimniecības šeit ir jūsu novadā. Tāpēc nobeigās vēlreiz novēlēt jums labu visiem šeit gan pāriem kolēģiem, kas piedalās šajos svētkos iebraukuši, gan Lietuvas kolēģiem un klātesošiem labu veselību, statistību un lai jums visiem labi klājās. Paldies par uzmanību! Tādu grāmatu, ieskatu, ierakstu arī tādu maziņu priekšlietājiem, lai būtu atceļā arī no kādreiz esmu strādājis. Šodien svētkos ir ieradušies arī Latvijas patērētāju biedrības savienības valdes pārstāvi un šajā sakrībā vārds priekšsēdētāju vietniekam Viedam Dupulim. Dargi tautieši, jūs šodien priekšsēdētājs jau pateica labus vārdus, un man gribētos šiņos svētkos visiem jums novēlēt, lai mūsu dzīve dienu no dienas paliktu labāka, lai mūsu sēga, kura šodien ir drusciņ īsā un drusciņ šaurā, lai viņa paliek garāka un šaurāka, lai parādās mums iziepiesi cukurs, gan jau tas parādīsies, un latviešu tauta ar savu zināšanām, ar savu darbību, spēs tuvākā laika novērst tos trūkumus, un visas tās cerības ir uz to, ka mēs dzīvosim labāk. Daudz labāk nekā mēs dzīvojam šodien. Un šodien visiem jums gribēs pateikt, lai būtu laba veselība, lai būtu miers, lai būtu draudzība un satīcība mūsu republikā. Un šī diena gribētos valdes uzdevumā pasniegt godarakstus, kuri ir apbalvoti jūsu bijušie darbnieki te ezerciemā. Bijušās Saldus raida patēru biedrības savienības ezeres patēru biedrības galvenai grāmatvedei Annai Strodei. Natālijai Latīšai par lielu ieguldījumu patērētāju kooperācijas attīstība un sakara ar ezeres patērētāju biedrības izveidošanas 100 gada dienu.
bijušajam Saldus rajona Patriotu biedrības savienības ezeres Patriotu biedrības valdes priekšsēdētājam Klementim Karklim, kuram vakar ministru augstākā padome tiek pasniegts apliecība par nopelniem bagāto tirdzniecības darbinieku. Atļauj man arī tādu paliekošu suvenīru visu ezernieku mūsu vārdā. Paldies. Pasniegt par atvedu. Jā, un no plašā patēriņa veikali tas krietni daudz. Paldies, ka izdaudzinājāt. Tādas jauks, spēcinās. Paldies. Pie mums ciemos šeit parkā, es gribēju teikt, pie mums saimniecības vadība un arī ciema vadītāji. Lūdzu, vārds viņiem. Cienījamie tirgotāji, jūs visi skaitieties Patriotu biedrības biedri, priekš mums ir tirgoņi visi, ja? Un mums liels prieks ezerniekiem un lepnums, ka pirms 100 gadiem tieši šai vietā ezerē tika dibināta pirmā patērētāja biedrība laukos. Acīm redzot, toreiz bija gudrāki cilvēki un zināja, ka laukus ir pirmkārtām jāapgādā, un pēc tam tikai domā pilsētu, jo pilsēta pati sevi jau apgādā, tas ir liels prieks. Prieks par tām gudrajām galvām, kas toreiz bija par tiem krietnajiem patērētāju biedrības, ezeres patērētāju biedrības priekšsēdājiem, kā vienu jau mēs te zinām, vienu no pirmajiem, otrs tikko aizgāja nebūtībā, Ormaņtērs. Trešais mēs arī zinām, arī bija Jānis, un tagad ir Ventspilī, laikam bija Drūskauns Jānis, pa pārējiem es nezinu. Visi tie bija krietni cilvēki, un vecie ezernieki saka tā, tikai neapvainoties. Tad, kad ezeri bija patērētāju biedrība, tad bija labāk. Es nezinu, vai labāk bija, bet katrā ziņā citādāk droši vien bija. Un es domāju, varbūt, kad 110 gadi, kad būtu patērētāju biedrība, varbūt, ka atjaunosies atkal patērētāju biedrība. Jo tagad jau mums ir tāds liels pulks mūsu patērētāju biedrības veiklos, ezeres veiklos, neskaitot apkārtni, kas toreiz bija. Strādā 40 cilvēki, tā ir liela armija, un viņus tev ir jāvada, pa viņiem jārūpējās. Un tagad Saldū, es nesaku, ka nerūpējās, bet katrā ziņā tās rūpes viņiem tik lielas saldiniekiem, kad bieži vien te mūsu lejšmali tiek aizmirst, kas tā, tikai neapvainoties. Tā vienkārši tā svēts, reizē jāpasaka atklāts. Bet visumā jāsaka tā, ka visi mūsu ezeres veikalveži, tas strādā veiklos, gan ēdīcā, gan, teiksim, skolā, ir sava darba entuzisti, strādā ar atdevu, bieži vien varbūt caur asarām, bet tas, kas ir, sagādā, un ja arī nav, tad vismaz pasmaida, vismaz man. Tas un tā, es gribu teikt tā, lai jums spēka ir tirgotāji, lai jums spēku izturēt šo pārbaudījumu laiku, tā kā visai latviešu tautai. Un es domāju, ka jūs esat pietiekoši stipri un darīsiet iespējamo, lai arī šī posmā, ka patiešām daudz kā mums trūkst, pagrieztu vēl vairāk seju uz laukiem. Jo es domāju, ar laukiem 20. gados Latvija tappa turīga, un caur laukiem viņa arī taps 90. gados turīga. Atcerieties, tā ir patiesība. Mēs esam sagatavojuši šodien sveikt ar ziediem visus mūsu ezeres veikalos strādājušies, bet es šos skaistos ziedus gribu pasniegt vienam vērtīgam cilvēkam. Un nedomājiet, ka tas ir vecpuisis, viņš ir labs cilvēks, bet es viņus gribu pasniegt Gruzaiķei, jo caur viņu ir viss.
Paldies tev arī. Mēs turpināsim kolhozas priekšsēdētāja biedru cipanieku iesākto tēmatu, tas ir apbalvošanas tēmats. Mēs zinām, ka bez cilvēkiem jau nekas nekad nav tapis un nekad nekas nebūs. Un tieši tas pats arī attiecināms uz mums, uz tirgoņiem, kā teica biedru cipanieki. Tāpēc šodien svētku reizē gribās arī mums valdei atcerēties tos cilvēkus, kuri ir patērētāju labā, tās tapšanas labā daudz darīt. Un tagad šajā sakarībā mēs gribam vispirms sveikt vienu no bijušiem ezeriskās vadītājiem, Diedru Eikmanu. Visu savu darbu mūžu kooperācijas labā ir atdevusi Mirdza Straumiņa. Ja viņa būtu lūdzu. Vairāk kā 30 savu darbu gadiem kooperācijas labā ir atdevusi Kušnere birusa. Nav šodien. Varētu kāds varbūt no tuviniekiem. Jo citādi jau. Ilgu laiku nostrādājis biedrenes Strade. Jā. Vāte bez puķis nav nekas. Tālāk ar godarakstiem par ilgadīgu un labu darbu sakarā ar Starptautisko kooperācijas dienu tiek apbalvota kooperatīvā universāla veikala pārdevēja Taiga Sadovska. Jaunākīgs skrējiens. Paldies. Es nozīmē, ka vēl kārtīgi jāstrādā. Viņa strādā. Es pa jūs po darbies grozos. Tālāk par labu darbu un sakarā ar Starptautisko kooperācijas dienu apbalvot ar godarakstu Aija Minēķa, plaša patēriņa preču tirdzniecības apvienības pārdevējs.
Tālāk ar goda rakstu, tāpat sakarā ar Starptautisko kooperācijas dienu ir apbalvota plaši patēriņu preču tirdzniecības apvienības 57. veikala vadītāja Nora Apota. Sveicu tevi, un es zinu, ka tas prāts nāk savu vēdru. Tāpat ir Darkevics. Tāpat par labu darbu un sakarā ar svētkiem ir ar godarakstu apbalvota 57. veikals darbiniece Aina Raķe. Par labu darbu un sakarā ar svētkiem ar patērētāju biedrības godrakstu apbalvot 57. veikala darbiniece Aina Plānica. Darbu ar godrakstu tiek apbalvots plaši patēriņu preču tirdzniecības apvienības stāsts pieņēmējs Gunārs Blumbergs. Ezeres vieta un tāpēc karstamies. Un nāk pirts, un Un sakarā ar svētkiem ar biedrības godrakstu tiek apbalvota Janīne Micka, 59. veikala vadītāja, PPTA. Sakarā ar svētkiem ar biedrības godrakstu tiek apbalvot plaši patēriņu preču tirdzniecības apvienības pārdevēja Vanda Padervinska. Tālāk par labu darbu un sakarā ar svētkiem tiek apbalvot ar godrakstu plaši patēriņu preču tirdzniecības apvienības 68. veikala vadītāja Māra Plugrāte. Par sadarbību un sniegto palīdzību Saldus rajona patērētāju biedrībai un sakarā ar Starptautisko kooperācijas dienu ar biedrības godrakstu tiek apbalvota kolhozas ezera galvenā dispečera Birjuta Sipeniece. Tālāk par ilgadīgu un labu darbu un sakarā ar Starptautisko kooperācijas dienu ar godrakstu tiek apbalvota plaši patēriņu preču tirdzniecības apvienības pārdevēja Jautra Štebele.
Par labu darbu un sakarā ar svētkiem ar biedrības godrakstu tiek apbalvota plaša patēriņa preču tirdzniecības apvienības pārdevēja Ērika Ģeģermane. Un palīdzību dažādu jautājumu risināšanā ar piemiņas suvenīru gribās šodien sveikt Ciemu padomes priekšsēdētāju Ceļu Pīteri. Lūdzu, viņa. Galvenais grāmatas tā. Bet tā jau nekādīgi. Nu šodien mums kuldīzniekiem ir prieks, ka mēs varam pabūt uz zemes, kur dibinājusies pirmā patērētāja biedrība laukos. Šodien, noklausoties mazo informāciju par vēsturi, kā izveidojusies, un turpat bija minēts, ka sākumā esot tā slikti strādājuši, slikti darbinieki. Bet no tā, kā ir biedrība izaugusi, mēs secinām šodien no tiem apsveikumiem, kāda tika doti šiem veikala darbiniekiem ezerē. Gribas novēlēt, lai tiešām jūsu iesāktais darbs pilnveidotos un jūs gūtu daudz naudas savā tirdzniecībā. Sākumā tie bija rubļi, pēc tam bija lati, tad atkal rubļi. Cerams, ka vēl kaut kas būs, varbūt arī lati. Bet lai būtu nauda, Mēs zinām, ka ezere ir daudz arī cietus kara laikā. Mēs zinām, ka šeit arī tika parakstīts pamieris, te varētu teikt, ar vāciešiem tieši ezerē. Mēs kurzemnieki, kas dzīvojam kurzemē, to ļoti izjūtām un sapratām. Un tāpēc mēs arī šeit atveduši tādu sveicienu, kas gribam sveikt ar šādiem vārdiem, ko gan sarakstīsi biedrs Purus. Tu stāvi pakalnā un spītē vējiem, kas gadu simteni par zemi brāzušies, cik koku varani visapkārt gāzušies, cits sīksti turoties, cits lūstot spēji. Caur gadu simteni tu izturēji, kaut melni debeši tev visu bāzušies, un nikni negaisi pār tevi bāzušies, un zibens liesmojot caur zariem skrējis. Bet jūs esat izturējuši, un ar katru dienu kļūsiet spēcīgāk. Novēlam visu to labāko jūsu turpmākā darbā. Šeit ir rakstīts gan tā rakstam sveicam ezeres patērētāju biedrības darbinieku kolektīvu. Nu, te jau bija dažādi vēlējumi. Varbūt, ka tie arī piepildīsies, nezinu kā. Bet skaidrs, ka jūs esat ezeres patērētāju biedrības darbinieki. Un tādēļ, tā kā šodien gan patērētāju biedrības priekšsēdētājs nav, bet ir zonas vadītājs, kas atbild par biedrību, un atļausiet šos apsveikumus un šos vēlējumus novēlēt zonas vadītājai. Rīgas palūk! Paldies. Šeit ordenis un kuldu. Jā. Un vēlam visu to labāko jūsu kolektīvu. Tagad, laikam, cik es saprotu, taisās mūs sveikt Možaiņu patērētāju biedrības savienības savu torks, ja? Ar savu kolektīvu. Уважаемые соседи, мы соседи, но дружим не так уж часто, потому что я не очень, и мои коллеги не очень понимаем по-латышски, а вы, наверное, не так уж хорошо по-литовски. Так что я обращаюсь, хотя и не совсем не смогу выразить те чувства, которые я сегодня вам чувствую и хочу сказать, но я хочу пожелать вашему коллективу, также и себе, чтобы торговцы стали такими торговцами нормальными, чтобы вы приезжали к нам покупать, а мы приезжали к вам. И чтобы для подтверждения мы как раз вам привезли такой торт, чтобы подтвердить, что мы дружили чаще и что мы были, день вот другой юбилей был, чтобы все было нормально, чтобы исчезли талоны на сахар и на другие товары. И по-прежнему мы
как были коллеги по торговле. Varbūt vēl kāds vēlās runāt. Paldies, ja nav tas. Mēs tālāk šīs dienas svētku turpinājumā uzaicinām noskatīties, noklausīties svētku ieskaņas koncertā folkloras ansambli no Jaunā Komunāra un Daugavas rajona patērētāju biedrības kamerkori, rajona patērētāju biedrības, kā saka. Labvakar Latvija, labvakar Latvija, labvakar Tevu zeme. Labvakar Latvija, labvakar Latvija, labvakar Tevu zeme Latvija. Spiritus
lūdzam šodien arī sveikt koncertmeistaru mūsu jauniešu koru, kur šogad beidz konservatoriju un novēlēt sekmīgu turpmāko dzīves ceļu. Gribētu redzēt, ka mums Mēs nākam no Nīgrandes, kur meža īloki ar dāsnām druvām mijas, kur druvas dziesmai līdzi skan vārds Nīgrande. Tie ir Kārļa Jankovska vārdi. Ezers, jūs ezernieki to pazīstat. Mēs sirsnīgi sveicam jūs šodien nedēļu pēc vasaras saulgriežiem jūsu svētkos folkloras ansamblis Nenīve. Tā 1500. gadā tika dēvēts Nīgrandes pagasts. Šodien mēs gribam jums uzdziedāt dažas Ezeres novada dziesmas un visas tās dziesmas, kuras jūs ziniet dziedāt ar jums kopā. Zem ozola nesēdēšu un ar puišiem nerunā, žem follerā, žem follerā, žem follerā. Iedziedāmies kopā! Žem follerā, žem follerā, žem follerā. Ozolām ir šeltas lapas, puišiem šeltā valodiņ, žem follerā, žem follerā, žem follerā. Žem follerā, žem follerā, žem follerā. Solījāsi mani ņemti, pirkt man zeltā vainagdiņ, žem follerā, žem follerā, žem follerā. Žem follerā, žem follerā, žem follerā. Nenopirka, nepaņēma puišiem šādā valodiņ, žem follerā, žem follerā, žem follerā. Žem follerā, žem follerā, žem follerā. Un šī Kurzemes novada svētki. Mēs gatavojoties šiem svētkiem esam viens zvejnieku rotaļus iemācījušies. Kopā ar jums to dancosim. Zvejnieku amats, viens mīlīgs amats, lustīgs uz ūdeņiem ar saviem ričiem, ņem savu tīkliņu, zaumam šerīti, ko mēs tur zvejosim, alandes līņus, līdas, kas lašus, kas visai izcausis, lai ēdar vēžus, minamies tās mašķieres, metamies tos tīklus, griebi mīļā
mēs tos ciklus. Grieziņ mīļās, tu būs mana šķiņķo man savu Ir
Nē, viņš tik stiprs.